Latvijas lauka apdzīvotība ir ļoti atkarīga no mazo un vidējo zemnieku esības laukos un darba stila un darba atbalsta. Mēs Latvijas Zemnieku federācija ļoti ceram, ka valdība atbalstīs mūsu mazo ģimeņu uzņēmumu, kas ir zemnieku saimniecības izaugsmi, un mēs Latvijas Zemnieku federācija iestājoties par lauku vides saglabāšanu, esam uzsākuši tādu aktivitāti kā iespēju zemniekiem tirgoties Rīgā. Pirmā aktivitāte ir Spicas, pie tirdzniecības centra Spicas tirdziņa, kur tirgojās visi Latvijas Zemnieku federācijas biedri, un šogad sadarbībā arī ar LOSPU, kas ir Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome, un Centrālu tirgu. Mums ir nevalstisko organizāciju, tāds, kā mēs sakam, NVO laukumiņš, ieeja no Daugavas. Un tur ir tāda īpaša uzlīmīte, kad jūs viņu redzat, tad zinat, tie ir zemnieki, un viņi tirgo savu saražoto preci. Aicinu visus iedzīvotājus nākt uz Centrālu tirgu un pirkt mūsu zemnieku preci, jo tādā veidā jūs atbalstat Latvijas laukus, Latvijas lauku apdzīvotību un Latvijas lauku ekonomiku. Es esmu viens no tiem, kas Latvijas Zemnieku federācijas paspārnē tirgo vietējo produkciju. Un tieši produkcijas veids, ko mēs audzējam, tas ir tomāti un gurķi. Un mēs savu preci tirgojam Centrālu tirgu Zemnieku federācijas karogu, jāsaka, pretī zivju paviljonam. Mūsu tomāti, vai ne, iet ar uzlīmēm. Uz tomātiem ir rakstīts Andra tomāti, ja? un telefona numurs. Tas telefona numurs ir mans personīgais. Un tā kā daudz cilvēku, vai ne, vienkārši piezvan un izsaka atzinību, vai kāds arī kādu vēlējumu izsaka, vai ne. Tā kā uz to telefonu var droši arī zvanīt. Es gribētu aicināt Latvijas zemniekus, vai ne, un vietējos ražotājus tieši koncentrēties ap Rīgas Centrālu tirgus Latvijas Zemnieku federācijas tirgu, jo tur, pieņemsim, rīdzinieki var ar garantiju nopirkt vietējo preci. Savukārt Gundars Štāvs, kurš nodarbojas ar piena lopkopību zemnieku saimniecībā Bērķi, atklāja, kādas problēmas uztrauc lauksaimniekus. Priekš pilnas laimes, kā saka, pietrūks tikai viens, lai valdība apskatītos, ko mēs darām, ka mēs eksistējam šeit un kādas mums vajag palīdzības. Diemžēl ir problēmas pie šīs pašas niecīgās Eiropas naudas sadalas, jo lielās zemnieku saimniecības paņem visus lielos projektus, mazajiem principā, kad viņš ierodās un uziet, ir paziņot, šī programma ir jau slēgta.